Tā, šodienas laboratorijas darbā tad mēģināsim piedarbināt taimeri kā PVM režīmā. Tātad, ja mēs apskatāmies mūsu izstrādes plates dokumentācijā, tad mums ir gaismas diodītes, pieslēgtas pie porta E2 un porta E3. Un, ja mēs apskatāmies datu šītā zem pin definitions, mums ir čips FM32 990. Ja mēs apskatāmies pie viņa porta E2 un porta E3 informācijas, tad pie porta E3, piemēram, īsti nekas mums tā neinteresē, bet pie porta E2, to tās atradīsim, porta E2, var ieslēgt arī kā taimera numur 3, capture compare numur 2, location numur 1 perifēriju. Respektīvi, uz porta E2 var palaist PVM signālu no taimera numur 3. Tad to mēģināsim izdarīt, un tādā veidā gaismas diodītei, kas ir pieslēgta pie porta E pina numur 2, mēs varēsim mainīt spožumu, izmantojot PVM. Tad vispirms sakārtosim LEDS-C un LEDS-H failus un atstāsim, ka LED name, teiksim, LEDS-H mums darbinās tikai LED numur 1, tikai kā on-off. Un uztaisīsim otras bibliotēkas, kas būs LEDS PVM.H un LEDS PVM.C, un ar tām mēs kontrolēsim LED numuru 0, un ar tās palīdzību mēs varēsim mainīt to gaismas diodītes spožumu. Tātad failā LEDS.H es atstāju, ka man ir tikai LED 1. Viņam var būt stāvoklis off vai on, tas paliek. Mums ir LEDS init un LEDS set level. Tātad tā izskatās LEDS.H. Tālāk ejam uz LEDS.C. Un tajā es atstāšu tikai LED 1 portu, GPIO portu E, LED 1 pin numurs numur 3. Inicializācijā es iesācu GPIO clock un inicializēju tikai LED numuru 1. LED 1 portu, LED 1 pin. Uzliksim vienkārši uz GPIO mode push-pull. Viņam virknē ir jau rezistors 3 km, tāpēc to push-pull drive mēs neizmantosim un drive strength nemainīsim. Atstāsim vienkārši kā ir. Lai uz 100% abas diodītes deg apmēram vienādi. Un LED set level es atstāju tikai, ja LED numurs ir LED 1, tad, ja līmenis ir on, tad LED 1 port, LED 1 pin mēs uzsetojam, un ja level ir off, tad pin out clear, LED 1 port, LED 1 pin. Un tad ar šo LEDS.C bibliotēku, LEDS bibliotēku, kontrolēsim tikai LED numur 1. Un tad main kodā es uzrakstu vienkārši LEDS init, tas inicializē LED 1 kājiņu, un LEDS set level, LED 1 on, lai viņi vienkārši stāv ieslēgta. Otru gaismas diodīti mēs mēģināsim dimmēt ar PVM, un tad, lai redzētu, vai viņi ir nodimmēta tur tumšāka vai nē, tad, lai blakus stāv otra diode, kas ir uz 100% ieslēgta. Un tad uztaisīsim LEDS PVM-H un LEDS PVM-C bibliotēkas. Tad tas, kā mēs to darījām, projektā uz source folderu uzspiežam ar labo, izvēlamies new header file, LEDS PVM.H, PVM.H. Man tas jau ir uztaisīts, tāpēc viņš saka no go, un new source file, LEDS PVM.C. Un uztaisam. Un tad atceramies, LEDS PVM.C failā pirmā rindiņa ir hashtag include LEDS PVM.H. C failā mēs iekļaujam tikai H failu, un tajā H failā mēs iekļaujam visas pārējās bibliotēkas. Tātad, lai darbinātu gaismas diodes PVM režīmā, mums vajag GPIO bibliotēku, lai mēs varam to GPIO uzstādīt kā izeju. Mums vajag clock management unit, lai mēs ieslēgtu taktu signālu gan GPIO, gan timerim. Un mums vajag pašu to timeru bibliotēku, lai mēs varētu to timeri regulēt. Un tāpēc šīs 3 bibliotēkas. Un uzreiz zem
mlib folderu, atritinam vaļā, uzspiežam uz kādu no tiem failiem ar labo, browse files here, atrodam em timer.c, drag and drop viņu uz mlib folderi, izvēlamies, lai viņš ir relatīvi pret Studio SDK location, ok, nu man jau tas tur ir pievienots, tāpēc spiedīšu cancel, un mums tas timer.c arī ir, un tagad mums tas viss kodiņš normāli strādās. Un tad tās divas API funkcijas, kuras es gribu šai bibliotēkai, ir, ka mēs inicializējam to ledu, un ka mēs uzstādām brightness, jeb spožumu, nu, teiksim, no 0 līdz 100%. 0 līdz 100%. Jā, tad mēs pasakam 0, tas leds ir izslēgts, pasakam 50, viņš spīd uz 50%, un pasakam 100, viņš spīd uz 100%. Jā, tādā veidā. Tātad šīs funkcijas es nokopēju, ielīmēšu savā LEDS PVM-C failā un uzrakstīšu viņām implementācijas. Nu, lai neizgāstos un pārbaudītu, ka viņi strādājas, to jau uzrakstīju, bet nu iziesim vienkārši cauri tam kodam. Tātad LEDS PVM.C failā, atkal, lai varbūt varētu nomainīt kādreiz kādā citā kodā uz citām portiem un piniem, tad man sākumā ir hashtag define LED 0 port, LED 0 pin. Ports ir port E, pin ir pin 2. Un tad pirmā funkcija ir LEDS PVM init. Un ir jāatcerās, kas bieži vienkārši aizmirstās tāda kļūdiņa, uzrakstīt kodu, nekas nestrādā, īstenībā vienkārši aizmirstāt ieslēgt taktu signālu. Tad pirmā lietiņa, ko mēs gribam izdarīt, ir ar CMU clock enable ieslēgt GPIO taktu signālu, lai GPIO var konfigurēt, un pat, ja, piemēram, mēs neinicializējam UART vai LEDS, bet tikai LEDS PVM, tad, lai tas GPIO ir ieslēgts. Un arī mēs izmantosim timer 3. Tātad, kā jau teicu, tad uz porta E2 ir timer numur 3, capture compare kanāla numur 2, locations numur 1 pieslēdzams. Tāpēc timeri 3 ieslēdzam. CMU clock enable, CMU clock, timer 3 true. Nākamais solis ir, mēs pasakam, lai LED 0 port, LED 0 pin ir output, push pull, bez tiem driviem šajā gadījumā, bet ja mums nebūtu tas rezistoriņš virknē, tad mēs varētu likt push pull drive un pateikt viņam, piemēram, ierobežoties kaut kādu 1 miliampēru, piemēram. Un, lai sākumā viņš ir zems, 0, viņš tā kā izslēgts. Pēc tam mums ir jāinicializē timeris. Timer inicializācija līdzīgi kā UARTam, Silicon Labs ir uzrakstījuši bibliotēku, kurā timeris ir tā kā struktūra ar kaut kādiem uzstādījumiem. Tad mēs uztaisam to struktūru ar nosaukumu timer init typedef. Tāda myTimer 3 settings ir tas mainīgais. Vienā cer figūra iekau vaļā, figūra iekau ciet, un tajā pa vidu mēs varam sarakstīt savus uzstādījumus. Ja mēs uz tā timer init typedef uztaisam kontroli klikt, tad te mums ir visi tie uzstādījumi, bet pabraucot drusciņu uz leju ir timer init default. Šeit ir paraudziņš ar uzstādījumiem, ko mēs varam vienkārši nokopēt, ielīmēt savā settings sadaļā, un mums viss ir kaut kas, ar ko sākt. Tad mēs varam iet cauri katram uzstādījumam un skatīties, vai viņš strādās tā, kā mums vajag. Tur timers būs ieslēgts, prescalers būs 1, tā kā mums tā gaismas diodīte ir turpat uz plates, mēs varam arī darbināt viņu uz maksimālo ātrumu. Ja mums būtu milzīgas gaismas virtenes jādarbina, tad, protams, tie lauktranzistori nespēja tik ātri virināties, un mums būtu jāsamazina tā frekvence, jādala tur varbūt ar 1000, piemēram. Bet šobrīd viņš mums strādās uz 14 MHz, lai tā būtu. Avots ir high frequency peripheral clock, tātad tas pats, kas ir procesoram, kodolam, un pārējie tur varbūt tās uzstādījumi nav tik svarīgi šobrīd. Vienkārši šis mums ļauj ļoti, ļoti precīzi visādus uzstādījumus mainīt. Varbūt tas ir sākumā grūti priekšprogrammētāji, vieglāk Arduino vienkārši pateikt, davai man taisa PVM. Bet vienkārši, ja mēs tā nopietni profesionāli kaut ko taisam, kur vajag ļoti precīzi visu nokonfigurēt, tad šis ir tas, kas to ļauj. Un tad timeri numur 3 mēs tad nokonfigurējam izsaucot funkciju timer init,
kurš timeris un iedodam adresi uz mūsu settingiem, un viņš to paņem un vienkārši to timeru numur 3 palaiž. Tātad ar šīs funkcijas izpildīšanu timers numur 3 vienkārši skrien uz riņķi, viņš sāk no 0 skaitīt, skaita uz katru takti ar maksimālo ātrumu bez brīzskailera ar 14 MHz, jau 14 miljoniem pieskaitīšanu sekundē, vienkārši skaita līdz savam maksimālajiem vērtībai. Tas ir 16 bitu timers, tad viņš aizskaita no 0 līdz 65535, un tad atkal no 0 6335, 65335 un tā uz riņķi. Bet savukārt šim timerim, kā īstenībā daudziem mūsdienu mikrokontroleru timeriem, mēs varam pateikt, lai viņš līdz mazākam skaitlim skaitam. Piemēram, mēs pasakam, skaiti tikai līdz 100. Tātad viņam ir tāds top reģistrs, un mēs varam viņā ierakstīt simtnieku, un tad viņš skaita tikai no 0 līdz 100, un tad no tā simtnieku uzreiz uz 0, un tā viņš tikai līdz 100 skaita. Un tādā veidā mēs varam pateikt, lai viņam tās robežas ir no 0 līdz 100. Tālāk mums ir tas timeris, un viņš ir palaists, un viņš darbojās, viņš dzīvo savu dzīvi, un tad viņam tas piedēklis, tāds papildinājums ir tas capture compare, kurš visu laiku salīdzina to CC capture compare uzstādīto vērtību ar timera vērtību, un, piemēram, tad, kad timers ir 0, viņš var, piemēram, ieslēgt gaismas diodi, un tad, kad timers aizskaita līdz kaut kādai mūsu uzstādītai vērtībai, viņš izslēdz diodi, un tad timers aizskaita līdz 100, sāk no 0, viņš atkal izslēdz, tā kā aizskaita līdz tai vērtībai, tad ieslēdz, tad tālāk, un mēs varam vienkārši nokonfigurēt to CC, lai viņš pārņem kontroli pār gaismas diodu, un pēc šī principa viņa ātri mirkšķinoties pulsēs, un ar PVM varēsim mainīt aizpildījumu un mainīt spožumu no 0 līdz 100. Un to šeit var izdarīt, izmantojot timer init CC typedef struktūru, nosaukums līdzīgs, bet tomēr atšķirīgs. Tātad tas ir capture compare inicializācijas struktūras apraksts. Mainīgā nosaukuma mēs pieņemsim, teiksim, myCC settings, vienā caur figurīkā, vaļā figurīkā ciet, un pa vidu mēs varam iekopēt savus uzstādījumus. Uzstādījumu paraugu mēs varam dabūt kontroli klikt uz tā timer init CC typedef, pabraucam drusciņu uz leju, un re, kur mums ir timer init CC default. Šito visu nokopējam, ielīmējam šeit, savās figūriekavās, es to jau esmu izdarījis, un te mēs varam mainīt, ko viņam darīt uz katru no notikumiem. Un citus uzstādījumus mēs nemainīsim, mēs tikai nomainīsim uz sekojušo. Tanī brīdī, kad periods sākas, mēs gribam ieslēgt gaismas diodi, un tāpēc timer on action on underflow ir tad, kad timers ir 0, kad viņš sāk no 0 skaitīt. Tad, kad timers 0, tad mēs gribam, lai gaismas diodīte tiek ieslēgta, tāpēc action set, un tad, kad timers aizskaita līdz mūsu uzstādītajai salīdzināšanas vērtībai, tad, lai viņš izslēdz to gaismas diodīti, un tāpēc šeit action ir clear, un timer mode mums ir timer CC mode PVM. Tātad timer CC mode PVM, tas ir jānomaina. Un, kad tas ir izdarīts, tad mēs izsaucam funkciju timer init CC, iedodam viņai, kurš timers numur 3, kanāls numur 2, tā kā šeit rakstīts, capture compare kanāls numur 2, un iedodam viņam adresu uz tiem settingiem, un viņš paņems tos settingus, sarakstīs, un tagad būs tā, ka tad, kad timers aizskait līdz tai CC vērtībai, kuru mēs varēsim pateikt, tad viņš tur izslēgs diodīti, bet pie 0 sakal ieslēgs, un tā visu laiku. Un tātad to vērtību, es varbūt samainīšu, tad mēs varam uzreiz pateikt to vērtību, pie kuras viņam, teiksim, ieslēgties, un sākumā to compare vērtību, mēs viņu varam mainīt no 0 līdz 100, sākumā uzliksim uz 0, lai sākumā tā gaismas diode ir izslēgta. Tātad timer compare set, timerim numur 3, kanālam numur 2, lai viņš ir 0. Tātad sākumā diodīte visu laiku būs izslēgta. Un tad visbeidzot, tā kā
tam timerim, timerim numur 3, kanālu numur 2 var pieslēgt pie vairākām kājiņām, lai būtu vieglāk savilkt to plati. Tad mums ir atkal jāizmanto timer 3, tad ir tā bultiņa, tas ir mīnusiņš lielāka zīmīte. Raut vienāds ar, un mums vajag to capture compare 2 pinu ieslēgt, lai viņš pārņem kontroli par to GPIO kājiņu, un jāpasaka, kurš locations mums būs. Location būs location numur 1, tāpēc, ka pie porta E2 ir timer numur 3, tas hashtag 1 nozīmē location numur 1. Un tātad pēc visa šī izdarīšanas timers skrien uz riņķi, capture compare vērtība ir 0, pie 0 viņš ieslēdz un pie match viņš izslēdz, un tad tur ir uztaisīts tā, ka ja tā salīdzināšanas vērtība ir 0, tad viņš nemaz neieslēdz, tad viņš uzreiz izslēdz un tur izslēgtu. Un pasakam arī, ka to route vērtību, kad mēs gribam, lai capture compare 2 pinam pārņem vadību, un locations ir location 1, un mēs izējam ārā. Un tas ir inicializējis timeri, viņš skrien uz riņķi, gaismas diodītes spožums uzlikt uz 0%. Un tad tas set brightness, principā vienīgais, kas mums jāizdara, mums ir jāuzliek tas capture compare vērtība, tad no 0 līdz 100, vienādi ar to brightness. Un brightness mēs vienkārši iedosim no 0 līdz 100. Tātad timer compare set, timerim numur 3, kanālam numur 2, vienkārši brightness līmeni uzstādam. Mēs šeit varētu uzrakstīt, piemēram, ja brightness ir lielāks par 100, tad mēs neko nedaram, jo tur ir kļūdains parametrs iedots, bet mēs varbūt tās nepiesārņosim to kodu ar visādām tādām lietām, atstāsim kā ir. Ja to vērtību mēs uzliktu lielāku par 100, tad viņš vienkārši nekad viņu nesasniegtu, nekad nenodzēstu to diodu, un viņi vienkārši degtu uz 100%, līdz ar to viss, kas ir lielāks par 100, šajā gadījumā sanāktu tā kā automātiski vienāds ar 100. Tas timers nesāktu vairāk par 100 skaitīt. Lūk, un šādā veidā mēs varam nokonfigurēt to timeri, un savā main kodā tad es varu uzrakstīt tādu demo aplikāciju. Sākumā es inicializēju gaismas diodus, un pirmo gaismas diodu ieslēdzu, lai viņa deg. Viņai PVMs nav, tāpēc viņa vienkārši degs uz 100%. Un tad es inicializēju LEDs PVM init, kas inicializē to gaismas diodu numur 0 uz PVM, un tad tajā while true es uzrakstu kodu, teiksim, LEDs PVM set brightness 0, paskatīsimies, kā vai viņi tiešām ir pilnīgi izslēgti, ja viņi ir uz 0%. Tad uzliekam, lai viņi spīd uz, teiksim, 10%, uz 50% un uz 100%. Un pēc katra šī soļa ieliekam delay uz 1 sekundi, lai mēs varam paskatīties, ka tas notiek. Tagad es sabildošu šo kodu. Paskatīšos viņam arī izmēru, ja gribās zināt, piemēram, cik viņš ir liels. Viņš šobrīd ir 6 kilobaiti. Un tad zem debug atritinu vaļā uzspiežu hex failam ar labo, flash to device, ieprogrammēju, un uz savu izstrādes rīka es redzu, ka LEDs 1 visu laiku spīd maksimāli, LED 0 ir sākumā izslēgts, pēc tam viņš viegli deg, pēc tam stiprāk, un pēc tam tikpat stipri, cik LED numur 1. Tad ar šo kodu es varu pārbaudīt, vai tas PVM strādā vai nestrādā. Jā. Un tad jūsu uzdevums ir vienkārši atkārtot šo kodu, un paskatīties, ka viss strādā. Tā ir tā kā pirmā daļa no timera vadības koda. Un tas, ko jūs varat izdarīt, jūs varat apskatīties, kā diodīta dimē, ja jūs, piemēram, nomainat to prescaleri, uz kontroli klikt uz timer prescale. Jūs varat uzklikšķināt un paskatīties, teiksim, kas notiks, ja timer prescale uzliksiet uz 1024, ja tā PVM frekvence būs 1000 reizes lēnāka. Tātad, es to izdarīšu, sabildoju, ieflišošu tūlīt. Vai es, teiksim, redzēšu kaut kādu atšķirību vai nē. Tātad, tas, ko jūs varat izdarīt, ir nomainīt to prescale uz 1024, pārējo kodu atstāt kā ir, vienkārši sakompilēt, un uzrakstīsiet tātad pirmos secinājumus,
kas notiek, ja jūs paņemat izstrādes plati, kamēr viņa tur strādā, šo ten izstrādes plati paņemiet ar to kodu darbojošos, tur tā gaismas diodīti, tur maina to spožumu, un vienkārši pakritiet to plati uz augšu, uz leju, pa kaut kādu, teiksim, pat 10 centimetriem uz priekšu atpakaļ pakritiet ātri. Un vai jūs kaut ko redzat tām gaismas diodītēm vai nē? Es paņemu to plati, es viņu pakretu, un vai, teiksim, tur var kaut ko redzēt ar tām gaismiņām vai nē? Vienkārši aprakstiet, ko jūs redzat. Jā, tas ir viss pirmajai daļai no šī laboratorijas darba.